21. maijā jau 9. reizi norisinājās profesora Eižena Āriņa balvas pasniegšanas ceremonija, godinot Latvijas informācijas tehnoloģijas nozares spožākos un inovatīvākos prātus. Finālam tika izvirzīti 6 pretendenti, kur izstrādātie risinājumi būtiski ietekmējuši vairāku nozaru attīstību un konkurētspēju. Inženierus pie mums sabiedrība nepietiekami labi pazīst. Un faktiski tas bija tas mērķis popularizēt gan sasniegumus, gan cilvēkus. Un, protams, arī informācijas tehnoloģija nozare, ja mēs runājam starptautiskā mērogā, Latvijas informācijas tehnoloģija kompānijas, vairāk ir pakalpojumu sniedzēji, vairāk būtu jāorientēs uz produktiem. Kaut kādā veidā ir jāatrisina reklāmas un pārdošanas problēmas. Mēs esam švaki pārdevēji. Par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā balvu piešķīra Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta vadošajam pētniekam Audrim Kalniņam, kura vietā apbalvojumu saņēma viņa kolēģis Jānis Bārzdiņš. Es iedomājos, kā profesors Audris Kalniņš teiktu, liels paldies, bet vai tiešām nebija neviena cita labāka, kad piešķiras šo balvu. Audris vienmēr izcēlies pirmām kārtām ar kādām īpašām prasībām pret sevi un tikai tad pret pārējiem. Par praktisku ieguldījumu informācijas tehnoloģiju jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, balvu šogad saņēma SIA Meditech radošais direktors Sergejs Skusovs. Jau 16 gadus mēs nodarbojamies principā ekskluzīvi ar veselības aprūpes informācijas tehnoloģijām. Sākām mēs ar informācijas sistēmām priekš slimnīcām, priekš poliklīnikām, priekš ģimenes ārstiem, priekš ārstniecības personām, tās ir tā saucamās MRI sistēmas. Pavisam nesen pāris gadus atpakaļ mēs uztaisījām sistēmu priekš ātrās palīdzības, ļoti moderna un principā unikāla sistēma. Un trešā plūsma, pie kuras mēs tagad darbojamies, ir pacientu informācijas sistēmas, kur mēs palīdzam pacientam pašam iesaistīties savā veselības aprūpes procesā. Ar pagaidām tikai mūsu mobilās aplikācijas HealthPoint palīdzība, bet turpmāk mēs turpināsim attīstīt un tā sasaiste būs stiprāka un lielāka. Es aicinātu, visus, gan pasūtīties, gan pašus informācijas tehnoloģiju speciālistus nekautrēties. Un tie ir tie labie stāsti, ar ko mums ir ko lielīties. Tas pats neatliekamas medicīniskās palīdzības dienests, būdams tur, es viņiem pajautāju. Sakiet, kā mēs izskatāmies pret Lietuvu un Igauniju? Ja? Atbilde bija ļoti interesanti. Lietuvā vispār nekā līdzīga nav. Ja? Igauņi kaut ko ir sākuši domāt kopīgi ar šveiciešiem. Un tad mans dabīgais jautājums ir, kāpēc ne ar latviešiem? Vajag iemācīties latviešiem lielīties, ja? Vajag, citādi nekā nebūs.